Apritējusi viena nedēļa kopš ugunsgrēka Mārcienes pamatskolā, un kaut arī sākumā būs jāiztiek ar pagaidu jumtu, skola ir gatava jaunajam mācību cēlienam. Pašvaldības uzņēmuma vīri strādā pie jumta krāsmatu novākšanas, tālāk nāk tā saucamie pagasta simtlatnieki, bet skolas klasēs jau jūtama svētku noskaņa. Bērni skolotāju vadībā gatavojas svinīgajam 1. septembra sarīkojumam. Mums ir ļoti aktīvs darba posms. Strādā ļoti daudz skolotāji, tehniskie darbinieki. Es kopā ar mācību daļu skaitāmies vēl atvaļinājumā. Bet viss šis laika posms ir pagājis ļoti aktīvā darbā. Es teikšu tā, ka ja skolas sirdspuksti ir bērni, tad skolas stiprums ir pedagogi un skolas vadība. Un es gribu teikt arī vislielāko paldies mūsu skolas direktoram, kur bijušajam, vēl esošajam, kā viņš saka, sevi sauc par ex-direktoru. Un, protams, pagastu pārvaldei un visiem, kas mūs atbalsta šim mirklim. Šobrīd Mārcienes pamatskolā izveidojusies situācija, kad iepriekšējais direktors vasaras sākumā ir devies pelnīt atpūtā, bet Aldona Gudrīte amatā oficiāli stāsies tikai no 1. septembra. Kā ir savā vadībā pārņemt skolu ar nodegušu jumtu? Kā teica tajā filmā, mēs bijām, mēs esam un mēs būsim. Mēs strādāsim un viss notiksies. Ugunsgrēka dēļ saimniecisko darbu gan ir vairāk. Pirms ugunsgrēka klases jau bija sagatavotas bērnu uzņemšanai, bet viss jādara no jauna. Strādā mums te firma, namsaimnieks, un tad mums ir tie simtnieki, ja, tie strādā, tie atsūtīti mums ir. Viss notiekās, jūs redzat. Tikmēr Mārcienes pamatskolā savas skolas gaitas uzsāks vismaz 8 pirmklasnieki. Bērni ir priecīgi, ka skola ir kārtībā un mācības notiks. Dažiem gan skolas gaitas nesaistās tikai ar mācībām vien. Es domāju, ka skolā būs forši mācīties. Es domāju, ka forši būs zīmēt, lakstīt, visu kaut ko. Forši būs skolā mācīties, skraidīt pa skolu. Forši būs skatīties televizoru skolā, kad beigsim nodarbības. Kad beigsim skolā visu darīt, būs forši ar draugiem paskreidīt ārā pa pagalmu. Kad jūs uzzinājāt, ka jūsu skolā jumts deg, ko jūs uzreiz domājāt? Jūs nebijāt nobijušies, ka tagad nebūs, kur iet uz skolu? Bijām nobijušies. Bijām. Es nebiju. Es domāju, ka tā nenotiks. Nesadegs visa skola. Skolas zvans Mārcienes pamatskolā tiek ļoti gaidīts. Šogad vairāk nekā citus gadus.